Mareks ir mākslinieks un individualitāte, kas ļoti bieži patīk, teiksim, kādām atsevišķām grupām, bet varbūt visām masām nepatīk. Bet, ja tu gribi uzvarēt šovā, ar to ir jārēķinās. Un viņš šoreiz ar to nerēķinājās. Tas ir gan labi, gan slikti. Priekš šovu viņam slikti, kā viņam pašam personīgi. Viņš pareizi dara. Viņš nav tipisks dziedātājs. Es varu teikt tā, ka viņš ir multimākslinieks. Viņš ir iesācējs multimākslinieks. Un viņu dievs, teiksim, protams, arī ģimene, kurā viņš ir audzis, ir acīm redzot apveltījusi ar ļoti daudziem talantiem. Un viņš ir tikai tagad iesākumā, ceļa iesākumā, vai dziedāt, vai taisīt performances, vai taisīt kino, vai būt aktierim, vai būt režisoram, vai veidot, vai piedalīties. Šis te priekšnesums neglāba Mareku, kaut arī viņš bija ļoti radošs, un viņš izpaudās pilnīgi savādāk kā vispārējie okartas studenti, bet tomēr, acīm redzot, tas priekšnesums vai nu viņš televizoros īsti nenolasījās, vai varbūt, kad viņš tik ļoti neuzrunāja skatītājus kā mums zālē, tas viņš ļoti patika. Tomēr šis priekšnesums nebija tik spēcīgs televizoros, lai viņš varētu kompensēt tos vokālos trūkumus. Un es domāju, ka tas arī nospēlēja, tāpēc pa Mareku arī nesabalsoja cilvēku. Es viņu nevaru nosaukt par lūzeri vai par to, kurš nonāk uz izbalsošanas. Nebūt, nē. Jo viņš ir brīžiem vājš kaut kamī un stiprs kaut kamī citā. Acīm redzot, viņš vēl nemāk ar visiem tiem savām iespējām, tā kā braukt ar mašīnu. Zin kā, kad ir ar mašīnu, tu brauc, tev ir kaut kādas 6 smaņas. Tu var darīt to. Un tā performance bija tik spēcīga, vismaz šeit esot. Es ceru, ka viņam parādīja arī tādu televīzijā, ka vairs nebija it kā tik būtiska tā dziedāšana, bet tas jau ir, to es varu jau nosaukt par kaut kādu mākslas darbu, kurš principā neietilpst Okartas akadēmijas rāmjos. Tas neietilpst rāmjos, viņš jau iet tālāk. Viņš jau izpaužās kā, teiksim, Mākslas akadēmijas pirmā kursa students. Tas kopvērtējums ir samērā loģisks kaut kādā būtībā, jo mēs zinām paši no sevis ļoti bieži, cik ir grūti pieņemt vispārībā sabiedrībai savādākus cilvēkus. Īpašākus cilvēkus, cilvēkus, kas varbūt kaut kādā ziņā mīl vai mēdz izlekt. Un mums cilvēkiem ir tāda daba, parasti teikšā, pirmais uz to, kas mums nepatīk, ir nē.